Huh. 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 Nu ko, esi sveicināts jau 4. epizodē. Un, kā jūs redzat, es esmu kārtīgi apbruņots. Esmu spēcīgs un es esmu gatavs izaicinājumiem. Tātad ātri parādīšu. Es paenchantoju, bet ne maksimāli. Te vajag pāris grāmatiņas, kā lai saka, bišķi pielabot. Ka man arī ir villageri, kurus vajadzētu likt lietā. Tādēļ mana doma ir paņemt villagerus, jā, un beidzot likt viņus pie darba. Manu tomātu liks pie darba. Kāds, kā lai saka, nepārāk labs cilvēks, iznīcināja mūsu visas govs. Bet tas nekas. Govs mums vairāk īsti arī nevajag. Grāmatas mēs dabujām. Enderman fermu mēs tur uzbliezām. Tagad vajadzētu villagerus likt pie vietas. Un tad tā kā strādā. Bet pirms mēs vēl kaut ko strādājam, aiziesim uz spawnu. Nu tātad, esam spawnā. Uzrakstīsim /veikali. Un ko mēs varam redzēt, kad grāmatas netiek tik daudz ļoti pārdotas. Izskatās, ka tikai viens spēlētājs pārdod. Tādēļ viņš nosaka grāmatām cenu. Un iespējams, ja mēs dabūsim kaut kā nākotnē spawn īpašumu, mēs varētu šo veikalu izsist ārā no sliedām. Mēs viņu vienkārši apēdīsim, iznīcināsim. Mēs vienkārši būsim labāks veikals nekā viņi. Tā arī jūs noteikti jau redzat, kad man nauda ir kā nekad. Kā es viņu dabūju? Vajadzēs atgriezties atpakaļ balsē. Daži sīki heiterīši man teica, ka oi, tā metoda, kā es saku, nē. Es paņēmu un turpināju burkānus pārdot. Burkāni ir eitu nost kāda stratēģija. Ņemat burkānus. Bet atļaujiet man pārdot. Man šķiet, ka mūsu dēļ burkānu cena ir vienkārši drastiski nolaidusies lejā. Skatāmies. -2%. Bet ir parasti 100%. 5 kapeikas ir nokritušās. Bet joprojām, kā lai saka, viņi ir izdevīgi. Bet manas acis joprojām skatās uz zelta burkāniem. Zelta burkāni ir insane, bet kaut kā vajadzētu dabūt zeltu automātiski. Tas varbūt nākotnē, tādas kā spēriens uz priekšu. Un kā jūs redzat, man fonā ir makšķernieks. Ētalons, mans čoms. Un viņš makšķerē un audzē vēl burkānus. Kā redzat, visa ferma jau ir gatava. Kādēļ jūs man jautāsiet? Tādēļ, ka viņš lādē blakus čankus. Un makšķernieks arī makšķerē paralēli un makšķerē zivis. Jo zivis, kā mēs zinām, side veikaliņā ir arī ļoti izdevīgas. Ētalons arī dabū visādas, kā lai saka, kristālus, jo brīžiem uzmetas kontests, un kontestā ir norādīts, ka jāsazvejo kaut kādas zivis. Un kas visvairāk sazvejos, tas dabūs to kristāla lielo balvu. Tā nav liela balva, bet 250 kristālā arī ir kristāla.
Tādēļ viņš arī nopelna tos. Man arī ir uzkrājušies pāris kristāli, bet ko es pa kristāliem varētu darīt? Rankus es iespējams noteikti nepirkšu. Nu, vida uzstādīšanu īpašumā. Bet problēma ir tāda, ka spawnā reāli visi īpašumi izpirkti. Visi. Tā kā administrācija apsver domu, tā kā uztaisīt vēl papildus zemes. Tādēļ, ka nav vairs vietas, kur, nav vairs īpašumu, ko nopirkt spēlētājiem. Vai nu viņiem ir tā kā jādiedara jau esošajiem, varbūt lai pievieno, lai pārdot. Bet, jā, plāns viņiem ir, kad pievienos vēl īpašums, bet es nezinu pēc cik ilga laika. Bet man pagaidām vēl īsti arī nav ko pārdot. Es gribētu pielikt vietā villagerus, jā. Viņi pagaidām ir 2, bet iespējams jau drīz būs kādi varbūt 6, 7, jā. Šodien man plāns ir villageri. Mēģināsim implementēt manu naudu iekšā villageros. Sākt varbūt arī no grāmatām kā papildus hobijs, pelnīt to naudu, lai ripinās arī tā iekšā. Jo jaunajiem spēlētājiem, kad ienāk serverī, viņiem arī gribās kādu grāmatiņu iespējams nopirkt, vai arī kaut ko citu no villageriem. Mēs mēģināsim šo problēmu atrisināt, jo manuprāt arī tās Emilio cenas šopā ir tādas diezgan augstas. Mēs centīsimies palaist. Es centīšos palaist viņas zemākas. Iespējams, varbūt kāds man vēl pievienosies, bet mākoņi vēl priekšā, tādēļ nav vēl skaidri saprotams, varbūt kāds pievienosies, varbūt ne. Es domāju, ka mēs varam sākt. Kopš pēdējās pauzītes es jau iekārtoju nedaudz vietiņu. Es domāju, ka šis būs tā kā bāzē jau iekšā, tā kā ordināli. Nevis ordināli, bet es šo negrasos mainīt. Šis arī paliks. Pielāgošu. Viņš būs tāda kā kāpa ar bedri. Šeit es domāju, varbūt kādu tiltiņu uzšaut. Un šajā arī. Un tad villageru tā trading house varētu būt tur, un tad ar vilcieniņu, ar rēliem varētu aiziet uz turieni. Tāda man ir vīzija. Es nezinu, kā tas beigās izskatīsies. Tādēļ es domāju, ka es sākušu pamazām likt blokus virsū. Un tad pēc katra posma es varbūt parādīšu. Es eju paņemt silktešu pikāks, un tad jūs redzēsiet pēc brītiņa. Var redzēt, ka esmu jau nedaudz padarbojies. Uztaisīt tādu kā aleju, tādu kā bedrīti apkārt, kas ies. Es nezinu, vai es tur ūdeni iepildīšu, bet es domāju, ka pagaidām izskatīsies ok šādi. Es vēl bišķi teksturēšu, bišķi uzlabošu citāku, ka tā kā zemi iet pāri nedaudz. Līdzīgi tā kā kaut kas šeit varbūt. Un šeit. Kāpēc tas ir šeit? Šeit uzbūvēšu to trading hall, un tad šeit villageri būs. Viņi vairosies, un tad mēs viņus bīdīsim un atradīsim vajadzīgo profesiju. Izskatās pagaidām ok, un tad šeit nākamajā būs ceļš uz kaut kurieni. Īsti vēl nezinu uz kurieni, bet līdz manam beisam varbūt jās. Es izdomāšu. Bet pagaidām no šeit izskatās reāli labi. Vajadzēs izdomāt kaut kā smukāk, kā apgaismot. Es vēl apdomāšu, bet vajag tagad šobrīd uzšķelt tādu tekstūriņu. Iešu apsīties, varbūt man čestā vispār kaut kas ir vai nav. Ko esmu nedaudz teksturējis. Es arī augšu uztaisīju, parādīšu no sākuma augšu. Augšu reku šādi te izskatās, es domāju, izskatās ļoti labi. Uztaisījuši tad šos brīnumus, to villageru hallu un visu pārējo. Vienkārši fons tur tā meh izskatījās. Kaut kas šeit būs jāizdomā, bet tur es būvēšu to hallu, jā. Ko es te būvu? Apakšā šādi te izskatās. Es domāju, izskatās tādi bišķi bailīgi. Tādēļ jācenšas neiekrist.
tāda apkārt, tāda kā tekstūra. Jā. Un tad, jā, kāda kārtūra burkāna. Jāiet būvēt villager halls. Es domāju, ka es no sākuma uzsacīšu kaut kādu formu trading hallam, bet kad es viņu taisīšu. Es domāju, kaut kur no šeienes varētu sākt. Es domāju, viņi būs tādas kā arkas. Jā, tas var būt centrs. 1, 2, 3. Šitā. Stīrīsim bišķi. Op. Netraucē. Mēs paņemsim un uztaisīsim tās arkas. Būs tāds kā arkas, un tad villager, es domāju, būs šeit, un tad šeit. Tā kā uztaisam 4 bloku augstumā toni, un tad, nu jā, tad es uztaisīšu tādu kā fermas būdu. Nu, jūs redzēsiet. Sākšu pamazām būvēt, un tad progress pats no sevis rādīsies. Tā kā pagāja kāds nedaudz laiciņš, un uztaisīju pagaidām ko šādu. Es teikšu, ka šis vēl noteikti nav galīgākais rezultāts. Es domāju, ka es noteikti vēl uzlabošu tādus kādus ragus astus. Es īsti vēl nezinu. Būs vēl uzlabojumi. Un es domāju, ka tādās burdiņās būs villageri pagaidām 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kā? Pagaid, stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 villageri pagaidām. Es domāju, ka pagaidām pietiks 12. Nu, ko es tur? Tās pašas populārākās grāmatas varētu pārdāt. Man arī vajag pašu menu grāmatu. Tas arī ļoti noderēs manām bruņām. Kā var redzēt, jau viņas nedaudz palietotas. Arī man vajadzētu arī Featheru Falling grāmatiņu. Un ko es šeit citas mazāk svarīgākas grāmatas. Bet jā, pagaidām pietrūkst, manuprāt, kāds tumšāks tonis. Kāds varbūt Deepside box noteikti iet labi kopā ar šo būdu. Pēc tam arī, nu, mēs varam tagad vispār jau godīgi. Uzpēdēsim kādu mazu ķeliņu. Šādi. Es nezinu vēl pagaidi. Šādi iespējams. Paņemsim pagaidām no šo zālīti. Tā kā atpakaļ esam sastādīsim. Nu, noiesim šeit kārtībā. Aizmugurē, es nezinu, varētu to pašu godīgi to kopats. Kā tagad izskatās? Izskatās joprojām dīvaini. Bet kā izskatītos ar šitiem te stāmu brīnumiem. Op. Izskatās labāk. Jums to vajadzētu uzlabot. Un šeit. Izskatās labi, ja godīgi. Un kā būs, ja tas pats būs tieši sānā? Nu, manuprāt, izskatās ir ok. Vai arī nav ok. Būs man kāda knābīta uztaisīt. Šādi? Nē. Pagaidām ir ideja. Izmantosim varbūt. Es pat nezinu, ko vajag tam brīnumam. Rekur. O? Es domāju, ka izskatās kaut kas nav jau projām. Varbūt arī grīda. Šis varētu būt ok variants. Grīdu mēs uzlabosim. Kāpēc ir tik daudz zombiju? Labi, es eju atpakaļ pagulēt šo nakti. Un tad pabūvēšu uz priekšu, un jūs redzēsiet progresu, jā. Jā, uzmanīgi. Turiciet. Viss. Griezts pārāk zemi uztaisīja. Nu jā. Viņu derēs. Nē, nedarēs.
Online raiskojām. Ne, viņi nedraiskosies. Jūs pārāk griezties, pārāk zemes uztaisīt. Viņi tagad var draiskoties. O, jā. Un te kaut kas notiek. Acu kontakts. O, viņi vairs nav ienaidnieki. Jo mums sāk burkānus vēl bišķiņ. Nu? Viss beidz skatīties, ejam prom. Es jau redzēju, ka te viss notiek. Ir! Dalās. Es redzu. Ir! Ew, Viņi nemās! Neskaties! Ko tu pats skaties? Tu pats Man interesē. Es jau redzēju tā jaundzimušo. Izdēju, izskrien. Izkrist. Ir! Labi, tad es turpināšu šādu brīnumu. Tad jūs redzēsiet. Es noteikti pielbošu to smukāku. Jā, tiekamies. Nu, pagāja kāds neliels brītiņš un pagaidām izskatās šādi. Uztaisīju katram jau vietiņu. Es aizmirsu uzlikt šos brīnumus. Skriešu uzlikt. Bet izskatās šādi. Es domāju, izskatās labi. Un šādi te. Tas kā kaut kāds centrāli tirgus reāli no paviljona un viņš nāc atgādina. Un sūtīsim iekšā un mēģināsim dabūt vajadzīgās lietiņas. Un tad nākotnē mēģināsim atpirkt no kāda veikalu. Un mēs centīsimies pārdot grāmatas un citas lietas. Tā kā jā, turpināšu būvēt un redzēsiet tālāko progresu. Uzšauju šādu te tādas kā ārkas. Es domāju, ka savienosim, ieklāsim kādu smuku jumtu. Varbūt ne līdz galam. Varbūt vajag atstāt tādu kā šķirbas, man vajag ielikt iekšā šos iedzīvotājus. Bet aiztaisim šādu cietu. Izskatās labi. Ieklāsim, kā es jau minēju iepriekš brīdi. Labi, es esmu apmierināts pagaidām. Sekojot progresam tālāk. Nedaudz improvizēju un kaut kas šāds sanāca. Vajadzētu kādu laterniņu, es domāju. Uzsprast varbūt šeit. Un tā varētu būt ok. Tā grīdi. Es nomēģināšu grīdi un tad noteikti sapratīšu, ir labi vai nē. Bet tā kur no aizmūrītas varētu villagerus ievest iekšā. Un tad viņi netiek ārā. Nedaudz pabūvējas priekšu. Un jūs esat gatavi redzēt, kā viņš, tas Treidnikāls, izskatās. Griežamies apkārt. Būm! Izskatās reāli labi. Nu, man patīk. Tas kāds taps vēl. Jā. Kas man atgādina kādu. Kādu pārāku spēku. Uzliksim. Varbūt šādi lūdzu. Jā. Skatāmies uz debesīm, ienāksim iekšā un... Ārpus arī izskatās labi. Varbūt ar laiku es iegriezīšu te. Bet es domāju, ka pagaidām ir ok, ir reāli ok. Ar laiku, kad villageri visi būs iesniegt iekšā, es domāju, kad es pabeigšu līdz galam. Es vēl nomainīšu šo te grīdu un izskatīsies reāli labi. Un tad sūtīsim pamazām villagerus un dosim profesijas, jā. Tā kā laikam uzklāsim vēl grīdu. Un es ieklāju grīdu un šādi izskatās fināla projekts šobrīd. Izskatās reāli labi. Es izmantoju jaunos tapu blokus, cik tie jaunos. Esmu ļoti apmierināts. Izskatās reāli labi, ir apgaismots. Ārpusē varbūt vajadzētu nedaudz piestrādāt, bet es domāju, ka šobrīd ir ok. Un otrā puse, ļauj man apsīdēt, pagaidi. Labi, būs labi. Un es domāju, ka, ja nākotnē vajadzēs, tad mēs varam vēl papīdīt uz priekšu, uztaisīt vēl vienu tādu kā paviljonu. Un laikam būs jāsūt tiešā villageru pamazām. Un man patīk. Šitā reāli
Visās ideāli. Man patīk, kā mākoņi fonā un izskatās ļoti labi. Un tas tādēļ, ka man ir iekšā ielikta vēl custom shader paka, kur es izmantoju. Un izskatās ļoti dievīgi un smuka skaisti. Mana pērla vēl. Bambuki sāk tapt. Wow. Tā. Kurš pirmais būs? Kurš liks iekšā? Jā, ieliec iekšā. Lop. Ir. Un varam ciet. Tagad pamazām likšu iekšā un iedošu profesiju. Mēģināsim dabūt populārākās grāmatas, kur ir vairākiem tūliem un šiem armorpīsiem ir vajadzīgi. Sāksim pamazām strādāt. Likt vietā villagerus. Visu es aizpildīju. Un tagad jādabūja profesijas, bet tā lielais uzdevums ir izpildīts. Super! Bet tagad, ko es varu teikt, ir liels paldies, kur noskatījās šo video līdz galam. Lai jums ir izdevusies diena. Paldies, kad skatījies. Un tiekamies jau drīz. Čau! Ir! Uzreiz pārdodam. Es vēl aizmirsīšu. O, jā. Oj! Let's go! Kāda veiksme? 2 pēc kārtas?